Līta mums uz cienījamās mākslinieces. Es jūs sveicu, visus Latviju skolām. Es pat nebaidītos teikt visu Latviju tautu vārdā. Sveicu jūs Latvijas televīzijas 40. jubilejā. Nekas. Skaisti rudens ziema. Nu, dikti skaisti. Es teikšu, zini, man tāda svētku sajūta ir, ka pilnīgi man padziedāt gribas, zini, to latviešu sarkano strēlnieku laukuma sarkanas rozes ziet, aizsoļo strēlnieki lāčplēš augumā, Ļeņina rokā rētā. Tu atkal to savu jaunību. Nē, bet tu zini, cik nav tā dziesma dziedāta, bet es nevaru saprast, kāpēc tam Ļeņinam tā rēta rokā, zini. Šāva viņam to. Šāva, ja? Šāva, to es tā dāma, šāva to pispori. Nu, pagaidi, ko viņš uz rāda mūsu zīme jau, ja. Mēs esam pašlaik televīzijā, skaidri, mēs uzaicināt abas uz jubileju. Televīzijas 40 gadu jubileju, un mēs tagad vadam. Jāsaka tā, ka, principā, jau, mūs jau tā jaunā paudze neatkārtīgi, mēs jau bijām vecas veterāni. Mēs jau sākam to televīziju. Es jau visu 3. stāvu tur Linarda Laicēnu ielā tīrīju. Jau 3 gadus strādāju, kā pensiju aizgāju tāpat. Tā ir bikienēt, ko kapos, man tas operators vēl skrēja pakaļ. Jā. Filmēja man, es pionieri. Kopiņām tik tā brikta, kā tāda. Es pionieri biju, sēnes Kāpēc tad mēs esam sapulcējušās abas šeit tagad? Jubileja 40 gadu. 40? Daudz. Paga. 40 gadi? 40. Bet klausies, Mildiņa, cik tad tev ir gadu? Man jau pie 50 nāk jau tuvojās, tā pie 50. Pie 50, jā. Nu, tad no kuras tā puses tad jāsaka, pie tā 50 tev nāk? Nu, tu atkal, tādā kultūrālā vietā jāklūst kašķi vēl. Labi. Šodien mani uzaicināja, visi tik pieklājīgi brauc tajā 20. trolejbusā, televīzijā. Visi tik inteliģenti tajā televīzijā, visi cilvēki inteliģenti. Jā, briesmīgi. Visi sēži, neviens vietu nedod, man nedod. Un tas trolejbusa vadītājs, kā ieraudzīja mani, tā ir piecelās, teica, Mildiņa, nāc, es jums iedošu savu vietu, es atbraucu tā. Trolejbusa vadītājs, tev vietu iedeva. Jūs ticēja stūri ar visiem šitiem. Tāpēc esam šeit. Ir tik daudz jaunu cilvēku, kas ir tā operatori. Jauni, tās gaismas, viss tā. Neagāk, ka tad nebija, tad tāda sveču gaismā bija viss tā, zini, tā ņēma. Neinteresē, kā tā jaunie strādā. Ko tā jaunie? Te jau tā pa to bufeti jau redz, tik tā dzer to šnabi, zini, un tās tabletes reju un viss tā. Taisnība. Mēs paskatīsimies, kā strādā jaunie televīzijā, bet pirms mēs skatāmies, reklāma pa priekšu, kā vienmēr. Organs jauniņais nav rādies, redaktors? Jā. Nāk. Nu, kur te bijām, ko? Cikos jābūt darbā? Cikos darbā, jā? Redziet, man tā sanāca, es no rīta pamodos, piecēlos, piegāju pie spoguļa, un mans nav. Nav? Jā, un es padomāju, ka es laikam aizgāju uz darbu. Vaidieni? Jā, un tagad pagāja tikai pusstunda, un es atnāku apakaļ un saprotu, ka tam spogulim rāms ir izkritis ārā. Jeb stīkls izkrits ārā. Jā, stīkls izkrits ārā. Jeb rāms izkrits. Stīkls izkrits ārā. Stīkls izkrits ārā. Ļoti attaisnos. Labi, pieliec. Tā. Man teica, ka jūs vienīgais šeit televīzijā mākat esperanto valodu. Jūs jau zināt, ka mēs predikcijām te vedam sarakstu esperanto valodā. Jūs protat esperanto valodu? Jā, koš man moši. Jā. Jūs noteikti neprotat esperanto valodu? Protu. Es 10 gadus tur esmu nodzīvojis. Klausieties, redaktor Porgant. Jūs man par idiotu uzskatāt? Režisoru Jarādi, kā es to varu zināt? Es taču te tikai nesen strādāju. Rīt iespējams Latvijā birs lapas. Tāpēc... Labdien, jūs no televīzijas esat? Jā, mēs no televīzijas. Jūs strādājat televīzijā? Jā. Atvainojiet, es esmu izgudrojis Euriku, saprotiet? Es esmu izgudrojis mašīnu, saprotiet? Es esmu no Valmieras. Ja, tas ir pirmais Latvijā elektromobīls. Pirmais, es to izgudroju. Pagaidiet, es pieteikšu. Aktuāla reportāža. Reportāža, jā. No Valmieras saka. Jā. Redziet, 6 vats elektrība, ja? Un viss šī mašīna man izmaksāja tikai 1000 latu, ja? Tikai 1000 latu? Un
Viens lats par elektroenerģiju. Viens lats par elektroenerģiju. Jā. Jūs redzat, tikai viens lats par elektroenerģiju. Rīga Valmiera, viens lats tikai, jā. Un tad pajautās, un paklausieties, bet pa ko tad aizgāja pārējie 999 lati? Par kabeli. Par kabeli. Par kabeli. Tas ir, ja mēs Jā. Tagad šitas... Galsa Valmieras lauktehnikā dakšā Iekšā, jā. Un te ir mašīna, saprotiet? Jā. Tā ir kāda perspektīva. Ir būs tā kabeļu traktori, mēs varam ražot, Jā. Tad kabeļu televīzijas un kabeļu mašīnas. Jā, tātad, redziet, kas notiek laukos, ko cilvēki dara aiz garu laiku, viņi ņem un izdomā elektromobīļus. Lūdzu, sakiet, kur jūs var satikt? Es katru dienu šeit būs. Es braukšu no Jā, Valmieras. tāpēc, lūdzu, visus, kam interesē elektrotraktoru un kabeļi, lūdzu, pie jums, kā jūs... Gustiņš. Gustiņš, lūdzu, pie Gustiņa. Jaunais redaktoriņš. Labdien. Jā. Sakiet, lūdzu, vai jums nebūtu tāda grāmatiņa, kā man izdzīvot ar savu algu? Nav gan. Es jums varu piedāvāt Brāļu Grimmu pasakas. Nē, paldies. Jā. Es dzirdēju, jūsu redakcijā vajadzīgs administrators. Es esmu no miera. Piedodiet. Kas tas ir? Iesniegums. Redziet, tīrīgums un kārtīgums, tas ir pats galvenais, ko mēs visvairāk vērtējam savos līdzstrādniekos. Sakiet, vai jūs kājas noslaucījāt pirms ienācāt šeit? No, tīrs. Redziet. Un otrkārt, ko mēs visvairāk vērtējam savos līdzstrādniekos, ir godīgums. Ārpusē mums nav nekāda kājaslauķa. Jā? Kāpēc tā nav? Nu, redziet, mēs esam valsts iestādi, uz budžetiņu sēžam. Iedalī. Tāpat to darbiņu, kas Nu, jā. Tā, Jārāns. Jūs neesat tam miedziņam kāds tuvinieks, kāds piedalīgais? Ir pa mākslu. Jā. Ak tā. Nu, un cik tad ilgi strādājat pēdējā darbvietā? 8 gadi. Un kāpēc tad no turienes aizgājāt? Saka 40 gadu jubileja televīzijai. Man amnestēja. Ak, Dievs. Tad darbiņš būs, jeb nebūs. Labdien, atvainojiet, mēs tam Latvijas televīzijas. Mēs esam nomaldījušies, mēs te interesanti cilvēkus meklējam. Sakiet, lūdzu, cik kilometri līdz tuvākajam veikalam ir? Līdz tuvākam veikalam ir vaskot 7 kilometri. 7 kilometri? Jā, saprotiet, agrāk bija 5, jā. 5? Jā. Kā tu tā? Es kā paņēmu viņčik, vajadzēja viņčik, vec, neiet, ko es te varēju, 5 bija ar vecukot, jā. Kā tu teiksi, 7 teiksi? Tak sabrauc, te dūlē mēlnieki, tas Rīgas, tā prihvatizācija, viss tas ģels, jā. Un sabrauc, samērī 7 metri, tad es tagad 2 liekas kilometrus eju uz bodu pēc viņčik, Pilnīgs ārprāts, es tev teikšu. Tu padomā, cilvēks gājis agrāk vai ne, un tagad viņš atkal, kā saka, tagad jāiet paliekos taigāt. Tas ir tā kā, zini, ar tām namu pārvaldēm. Kā aizēj, zini, tā izsaka, vienu sprauku vajag, otru sprauku, zini, un tu te kā muļķi skraidi visu laiku, zini. Un tie mērnieki arī izmēra to zemi, tādu naudu paprasa tagad. I par to pamērīšu. Saprot, atnāk ar šito olekti, viņš tā pamēra, un mēs viņam maksāt. Viņam vajag vēl. Vai deviņas? Deviņas sertifikāti. Kādi sertifikāti? Tu fabriku nepirksi, te man fabriku piedāvāja. Kādu fabriku es nepirkšu? Kā man tā fabrika? Pusi televīzijas vajadzētu paņemt mums abiem. Es to pirtiņu, vai to barčiku, man tur patika barčikā, pēc tam zonas beigas bija. Klausies, es atvainoju, ka es tev pārtraucu. Jā. Saprot, mūsu dienās nekam nav ticēt. Saprot, tu zini, tu restorānos, bāros, lej, tu nezinu, ko lej vispār iekšā. Jā. Es aizgāju pie Zilnieces. Es gribēju zināt, kā man šitais raidījums viss iznāks, kā. Jā. Saprot, es tā sagatavoju, es tā aizsiepu viņas, es viņai tā pie tā durvīm pienāku, tā. A viņa zin, ko dara? Ne. Viņa prasa, ak, ir? Zilniece! Zilniece! Viņa nāku, Pastrādā pa zilnieci. Nāk cilvēks, prasa, kas tur ir. Krāpšana. Bet man tomēr laimies. Redzi, mans duksītis lasa avīzes jau.
Tavs doksi, ai, nu tā nu atradus jau kāda lielītes. Tu zini, ka mans reksītis jau vakar par to man sen izstāstīja. Jā, ka tavs nu, tas duksītis labā avīzes, jā. Ir nepareizi tur, otrādā tur tā avīze, jā. Jā. Vajadzēs pārbaudīt, jā. Pagaid, mēs taču televīzijā esam. Jā, sarkana lampiņa iedegā. Tūlīt mēs ejam uz citu tēmu, jā. Jā. Pa cirku vajagot. Pa cirku, jā. Redzi, visa tā dzīve ir viens cirks. Nevis teātris, bet cirks. Jā, jo cirkam arī jubileja. Arī jubileja. Tramvajiem ir 150, ne 120, cirkam jubileja, jā. Jā, tas skatāmies. Lūdzu, man tiešām, es izdomāju jaunu numuru. Jūs man teicāt, lai es izdomāju, es tiešām izdomāju jaunu numuru. Es saprotu, jā. Lūdzu, noskatieties. Lūdzu, noskatieties. Labi. Kārmen mūs skatīsies. Tūlīt, direktor kungs. Kārmen, rekvizīti. Direktor kungs. Iespaidīgi katrā ziņā. Iespaidīgi, jā, Rāna. Paldies. Jā. Bet man un skatītājiem būtu varbūt jautājums, kas jums tajā otrajā čemodānā? Tur mums ir analogijas. Redziet, Rīgā ir ļoti daudz īpatnēju cilvēku, un redziet, katrs ar kaut ko nodarbojās, un lūk arī, redziet, tipisks, pagaidiet, halo, Latvijas televīzija, labdien. Sakiet, lūdzu, ko jūs šeit darāt? Televīzija. Es nu pat nāku no konkursa, es nevinnēju visu, es vinnēju neko, jau, un es gribēju tuvāk apskatīties viņu te, un man brīvos arī iekrit iekšā, viss man iekrit iekšā te gaujā iekšā. Mīļais cilvēks, atvainojiet, tā ir Daugava, tā nav Gauja. Daugava? Jā. Nu jā, bet es bez brillēm jau neredzu. Nu lūk, redziet, kā ir, kad vinnē visu vai neko. Redzi, visu vai neko. Redzi, maksimālists kāds bija vai ne? Brandu, atceries? Jā, Brands bija. Tu jau neesi Latvijas. Tas uz sienā, man bija iemeties brands. Pusi mūla noēda. Tas bija tāds cēls varonis, mīlētājs, viņš bija par cilvēka tiesībām cīnījās. Nu tā kā Ļeņins gandrīz vai tāds bija kaut kas līdzīgs. Jā, teātri viena redzēt, lupas noplīsušas, jā. Tu zini, vakar, kas bija pa štepseļiem, es tagad eju sākuros tas jumiķis uz jumta, zini, sabraukts. Onufris? Jā. Lieka tai skaidrīt, ne, bet, nu, tai otrai, kas bija tā klibā skaidrīt, nevis bet, un tā lieka tai jumtu, zini, un tas nobraukts tagad ir, zini. Ko tu nobrauks? Ar auto, gatavs. Nu, ko tu tā, cilvēkiem tas paiet nav, ko tā, pa jumtiem mašinas braukai. Nu, tagad ir pa jumtiem nevari paiet neko. Jā. Ko tā valdība skatās, pilnīgi nezinu. Un tu zini, es palasu tās avīzes, visi, kas notiek, visas tās slepkavības, viss, kas notiek. Es nevaru pilnīgi, zinu, šitai vēl bija tai Cecīlijai, kāds no sasādījumā. Tā kā nomira vīrs. Es saprotu, es satieku viņu, viņa saka, zinu, zālītas 3 nedēļām sapirkusi stāvus, lumbačkas, lai vecais atdevis galvus. Taču būtu noderējis vēl, jā? 3 nedēļas būtu padzīvojis, vismaz zāles būtu izdzēris, bet jā, pamet, aiziet, neprasa, nepiedošanu, neko. Aiziet, kā saka, tāds zili domi grīst aizgāja, pakaļā palika tā. Es tagad skatījos, tā ziņā, alfa violītes, tā grudiņa, zinu, 10 centimi maksā. Strausi. Nākies te kapusvētki, tad, jā. Vispār tā tēma, es nezinu. Es ne par to tēmu labu. Režisori, ka mums tādu vecums. Televīzijā nemaz jau nav nemaz tā. Jā. Kā jums vēl beigsies, nezinu. Jā, skatāmies. Kas tu? Nu, rādiet. Visādas tēmas. Rādiet, kas tur ir jums? Poļā, Poļīnā. Halo! Kur tu ir? Atvainojiet, lūdzu. Ziniet, es pazaudēju sievu. Viss abi 4. stāvā. Veiksmīgi pirkumu.
Apbedīšanas birojas vieglās smiltis jūsu rīcībā. Sakiet, lūdzu, zārkus var pasūtīt jums? Protams, var. Kādi ir? Mums ir ozolkoka, finiera, parastie dēļi ar drapējumu. Mūziku, jā, var pasūtīt mūziku. Kādus skaņdarbus jūs vēlētos dzirdēt? Padomāt var? Padomājiet. Sakiet, lūdzu, ovāls zārkus var pasūtīt? Protams, ka var arī ovāls. Tie? Padomāt var? Padomājiet. Apaļos var pasūtīt? Nu, piemēram, 3 stūrēnos var pasūtīt? Paklausieties, jūs neesat jucis? O, Dievs. Jūs man nevarat pavadīt? Jā, labprāt. Jūs nav bail no miroņiem? Nē, bija bail, kad biju dzīvs. Šausmas, kas te notiek? Kā to var rādīt pa televizoru? I vakaros, pat paiet nevar vakaros. Nevar Šitādi paiet. nāk klāt. Jā. Paši nāk. Jā, raut tās somiņas ārā, zini, man, tu kur te viena izrāva, tā visa pensijas apliecība, Skaidri. visi. Ko? Tas vecis bija līdzīgs tev. Man? Jā. Ei, nu. Tas nav tavs brālis. Tu zini, es vakar lasu atkal to avīzi no rīta. Izskatos atkal to brāļa fotogrāfiju iekšā. Kur tad? Tava brāļa avīze iekšā. Nu? Viņu taču jau veselu mēnesi te. Katru dienu tās cenas auga. Tagad jau 1000 latu pa viņu dod. Klausies, Mildiņ, Pasaki. Nejaucies personīgā dzīvē. Viņš man nav brālis, bet pusbrālis. Un mēs no 3. klases mēs par kopā neesam tikušies. Es nezinu, kur viņš ir. Neprasi. Pasaki, Pateicu! Cūka dzīvo badā, tāpat viena pati. Gan pats atdīšu to banditu tavu. Vat, kad skaties, ka tev kāds neizrauj ārā tos tavus mākslus, tos klipšus, zinu, ausīm izraus ārā, tas staigāsi tā kā A tev zobus izraus ārā, tavus plikus. Laidiet numuru te. Jums nav grāmatiņa, kā kļūt bagātam 3 mēnešos? Jā, ir. Tikai, ziniet, viņi jāpēr komplektiņā ar vēl vienu grāmatiņu. Ar kriminālu kodeksu. Man neiznāks. Tā neņemsiet, jā? Nē, es ņemšu. Bet esot draizars aizlaists, ne? Jā, tagad daudz izlaižu, daudz paši aizmūgt. Tā kā tur Jelgavā bija, jā? Ieslodzītais numur 216 ieradies. Labdien! Redziet, man te tāda liksta gadījās, es esmu pazaudējis, diemžēl, seifu atslēgas, un es gribēju lūgt jūs palīdzību, vai jūs kā speciālists varbūt nevarētu man kaut kā palīdzēt. Šitas tas ir. Tas bija filigrāns. Paldies. Es pat nezinu, kā lai es jums pasakos. Es nezinu, kā jums teikt. Redziet, pēdējo reizi brīvā es tā nopelnīju $200,000. Kā zināms, pēdējā laikā daudz tiek atvērti dažādi privāti bāriņi, dažādas atpūtas iestādes, un mēs šodien atrodamies vienā no tādiem ļoti patīkamiem bāriņiem, kur jāsaka, ir valda kaut kāda zināma intīma atmosfēra, vai ne? Ir spēlē te mūzika, kādreiz te ir orķestrīts atnāk paspēlēt, jā, un vispār ļoti mīlīga atmosfēra. Nāk ļoti daudz skaistas meitenes, puiši var iepazīties. Ir te, teiksim, kaut kādi, parasti apmeklētāji, ir kas tā netīšām iegriežās, vai ne?
Jā, arvien var sakot, ir savu publiku. Un tagad varbūt pajautāsim bārmenim, ko šeit pasūta parasts apmeklētājs. Tas ir bārmens Jānis, viņš šeit strādā jau kopš bāriņa atvēršanas dienas. Jāni, mēs gribējām jums pajautāt. Sakiet, lūdzu, ko pasūtīja šis drūmais tips? Neko, tomātu sulu un 10 000 skaidrā. Vienmēr, reizi mēnesī. 10 000 skaidrā? Redziet, cik jauki. Nāciet visi, atpūtieties šeit, šajā foršajā bāriņā. Bye, bye! Klausies, un tu tikai nozagsim, nositīsim, izvarosim, un paņemsim piebīdi. Tu viņu uzspīšēsim. Un paši aizlidosim. Es jūs šķiet kā mākslinieks. Jā, mirklī pasaproties. Man tīģeri... Labi. Bīstams numurs. Pirmo reizi 902. gadā bija. Losandželosā bija tas. Neveiksmīgi. Es šo numuru izstudēju. Pusotra gada studēju. Es jums to parādīšu. Tas unikāls numurs. Latvijas ir vēsturē, tas nav bijis. Direktor, lūdzu noskatieties. Direktor, kungs, būs mierā. Cienu jūs, ja lūdzu rādiet. Es lūdzu. Carmen, tāda sēž publika, visi ir bunguri boņa, visi mēni klusi. Prožektors tāds arēnas vidū tiek nolikta pudele. Pudele ar ūdeni. Karmena, dejo. Es dodos augšā uz cokolu, uz kupolu. Es augšā uz kupolu dodos. Un tagad pilnīgs klusums. Un es lecu lejā. Pagaidiet mani, puiši? Jā. Es lecu lejā. Jā? Es lecu lejā un ienirstu iekšā. Kur tā? Ienirstu iekšā pudele. Bet paklausieties, tas nav iespējams. Direktor kungs, tur jau šī numura noslēpums. Tad, kad es lecu lejā, pašā pēdējā brīdī, vispašas pudeles, es nemanāmi, tā ka neviens neredz, no kabatas izvelku trekterīti, ielieku pudelē, un pārējais ir tehnikas jautājums. Un asistente var... Es jūs sapratu. Iet? Jā. Iet! Strādājiet. Jā.
Vēbelis jūsu ģimenes mieram tikai pie Gerkens un Ko.